šodien līderu duels Mogo ledus hallē. Līdervienība Zemgale LBTU ciemos pie Mogo LSPA stūrī otrā virzienā. Tagad steidz Lauris Bairuns laukuma stūrī. Iegūst ripu, labi piespēlu un Krišjāns Rēliks uzbrukums Smailē pieslēdzies. Bija viņš zonas viducī ieslidojis, bet metiens tieši virsū Bairunam galējām. Bairuns laiž ripu garām, Kārlis Ozoliņš. Mēja caur zilo līniju. Pauze, Mējas metiens, vārtu stabiņš, atnāks ir ripu un izdodas šeit glābt Bairunam galējām. Vēlreiz Bairuns, kreisajā malā Rēliks. Neizdodas šeit izdarīt šo te cerēto diagonālo piespēli, nomainīt malas zonas vidus, aizšūts cieta tagad. Saspēle. Nesako mētiens, tagad saspēle Bairuns un neizdodas pielikt noslēdzošo punktu. Un tagad savukārt Bairuns galais un asumi vārtu priekšā. Ripa gan pie Zemgales vārtu vīra. Divi radinieki, protams, sacenšas šajā te skaidliski nevienādos sastāvos. Bairuns vienā komandā, Bairuns galējs. Otrā komandā Līvsbergs uz zilās līnijas. Līvsbergs. Šeit laba saspēle un arī šoreiz nesako noslēdzošais metiens. Bīstam piespēle gar vārtiem sarkanis, bet tagad bīstams pretuzbrukums 2-1. Metiens Bairuns galējs atvaira. Sāk ar otro vairākumu brigādu laukuma saimnieks. Sarkanim ripa šeit tiek atņemt un skaidriskajā mazākumā Andersons. Metiens un Anšs ar to tiek galā. Noņemot jebkādus jautājumus no domas par to, kurš uzvarēs spēlē. Tagad metiens vārti Kristiņš 1-0. Piektie vārti šajā sezonā Kristopam Kristiņam. Un tālāk gan sausais zaudējums pret Kurbadu. Un tagad iespēja vārtu priekšā, bet arī tā paliek neizmantota. Arī tagad ripa pie Zemgales. Šeit strādnieka metiens atvaira Anšs. Šeit labi saspēle Bairuns bloķēts tiek viņa metiens, tur sāpīgi. Poreis, bet pašaizliedzīgi spēlē šajā te epizodē. Mārtiņš Poreis neļauj ripai aizlidot līdz vārtiem. Rēdlis saspēle ar Bēziņu. Mēja labajā malā. Gins Mēja. Mējas metiens izdodas šeit aizķert ripu Bairunam galējām. Bēziņš atgriež ripu uzbrukuma zonā. Šeit Bairuns. Laba pozīcija. Pauzē Bairuns iziet caur šī piespēle un ripa ir vārtos 1-1. Pašās skaidliskā vairākuma beigās izdodas Mogo panākt izlīdzinājumu. Anšs iziet no vārtiem, spēlē ar Nūju. Spēlē precīzi. Vēl viena iespēja Bairuns metiens, atvaira Bairuns galējs. Tikmēr tur cietis vēlreiz viens no Mogo spēlētājiem. Gins Mēja. Renāts Bēziņš šeit spēlē Bairunam. Iepriekš tieši šī saikne bija rezultatīva. Mēja, metiens vārds stāps, atnāks ir ripa vārti. Vēlreiz skaidliskajā vairākumā precīzi ir mājnieki un šoreiz Lauris Bairuns pieliek rezultatīvu punktu un pirmo reizi vadībā ir Mogo. 2-1. Mogo jau vadībā un Mogo atkal dodas uz priekšu. Ziemiņš metiens tuvajā stūrī atvaira šeit ripu ar labo kājsargu. Bairuns galējs paliek ripa zonā un vēl vieni vārti 3-1. Kaspars Ziemiņš gūst vārtus pret savu bijušo komandu un dubulto Mogo pārsvaru. Laikus gan neizdodas viņam sagaidīt palīdzību no malas, līdz ar to ripu zaudēja mājnieki, bet kļūda Zemgalē iespēja mēties no vārtu priekšu, iespēja Ziemiņam.
Pieslēdz tagad arī partneri līdz vārtu priekšai. Šeit izdodas tik tagad sako mētiens garām vārtiem. Tur arī trāpa ripa kādam no spēlētājiem vārtu priekšā. Mogo 3-1 savā laukumā pārspēja Zemgali. Zemgalei pārtrūkst 17 uzvarētu spēļu sērija un pirmo reizi šajā sezonā Zemgale kādā no spēlēm paliek bez punktiem.